Labdien, jā, Sandis Gromovs, Ekoheat līdzdibinātājs. Īsumā vairāk kā 15 gadu enerģētikā. Esmu pabijis arī vairāk katlamā īpašnieks, mazās pašvaldībās, ļoti labi izprotu problemātiku. Vairāk kā 10 gadus esmu bijis arī siltumenerģijas piegādātājs, pakalpojumu sniedzējs un visbeidzot esmu arī kļuvis jau vairāk kā 10 gadus ražotājs. Mēs gan projektējam, mēs gan ražojam, mēs gan uzstādam, mēs gan būvējam. Un visbeidzot, mēs pēc tam to visu arī, protams, apkalpot un nodrošināt servisu. Un šodien klausoties visus iepriekšējos runātājus, centīšos parādīt ar praktiskiem piemēriem, ka tirgus faktiski dzīvo līdz tām visām izmaiņām enerģētikā, kuras šodien ir atnākušas līdzās visiem ģeopolitiskiem notikumiem. Un enerģētikas tirgus ir ļoti mainījies, viņš vairs nav stabils, viņš ir ļoti mainīgs, cenas svārstās ļoti strauji un kā jau pieminēja runātāji, neviens no energoresursiem nav īsti tas vienīgais labākais. Mums ir jādomā par to balansēšanu un iekārtu ražotāji, tehnoloģiju piegādātāji tieši to arī šodien cenšas ieviest un parādīšu piemērus konkrētus no mūsu darbības nozares, kas notiek tirgu, ko dara tirgus un kādas tehnoloģijas šobrīd tiek ieviestas. Pirmais piemērs ir modulāra biomasas katlamājas stacija, kura tiks uzstādīta Rīgā šovasar. Un ar ko viņi ir unikāli? Unikāli ir ar to, ka bāzes kurināmais būs koksnes šķelda, bet koksnes šķeldai, kā jau iepriekš pieminēja, smaga tēma Latvijā, tiks līdzdedzināts atkritums. Lai jūs saprastu, kāds atkritums, tas nav klasiski, cilvēks uzreiz asociē to ar sadzīves atkritumiem, kad brauc konteineru mašīnas, viss apkārt nelaba oža un lido kājas, bet gluži te tā nav paredzēts. Ir Eiropas direktīvas, ir normatīvi akti, sen jau izstrādāti, un principā šis atkritums ir no būvniecības atkritumiem iegūts kurināmais. Tā viņš Latvijā arī klasificējās saīsinājumā NAIK, visiem patīk šie saīsinājumi, bet plašāk tas ir no atkritumiem iegūts kurināmais. Klase 19, 12, 10, angliskais saīsinājums ir RDF, un labākai kvalitātei tas ir SRF. Un Latvijā vienīgie, kas šobrīd faktiski pieņem šo materiālu, ir Švenks, kas ražo cementu. Viņi tātad dedzinot šos atkritumus, iegūst enerģiju un ražošanas procesā saražo šo te cementu. Bet šī te būs unikāla mazā stacija, modulāra, pārvietojama, kurā attiecīgi spējas ražot siltumu pamata bāzi, izmantojot koksnes šķeldu, un tur tāds modulīts atsevišķs, tālākais tas ir atsevišķs moduls, kurā vidas prasībām jābūt atsevišķi slēgtai, konteinerizētai, mūsu gadījumā noliktavai ar negatīvu spiedienu, ko tas nozīmē, ka, ja pat ir kaut kāds smags, kad faktiski šim te atkritumam speciāli sagatavotam kurināmam faktiski nav nekāds smags, viņš ir savs birstošs materiāls. Vidas prasības valsts vidas dienests prasa šo te noliktavu veidot slēgtu ar negatīvu spiedienu, kad gaiss tiek sūkts uz kurtu un sadedzināts kopā jau ar šo te materiālu. Tā kā kādi ir ieguvumi šai visai tehnoloģiskajam kopumam? Ieguvumi ir pavisam vienkārši, kā atkritums, salīdzinot ar šķeldu, ir būtiski lētāks. Un es ieteiktu domāt reģionos ar atkritumu apsaimniekotājiem, nerad tās ir pašvaldību kapitāla sabiedrības, domāt par šo te atkritumu šķirošanu, kas jau notiek, un būvgrūžu savākšanu un speciālu sagatavošanu, lai tas klasificējās kā kurināmais, un attiecīgi ir tirgū pieejams tehnoloģijas, un arī mēs būsim tie, kas pirmie Latvijā šādu reģenerācijas staciju palaidīs. Man arī līdzīgi kā Andrim Vanagam gāja smagi publiskajās apspriešanās, un gandrīz ar akmeņiem nomētāji, bet mēs esam izgājuši tam visam cauri, esam saņēmuši visas atļaujas, un šobrīd jau tieši šodien lejam asfaltu, un iekārtas 90% ir saražots Jelgavā mūsu rūpnīcā, līdz ar ko mēs redzam šovasar beidzot
palaist šo iekārtu arī Rīgas siltumā, izdot tehniskie noteikumi un izstrādāts projekts inženieru tīklu pieslēgšanās siltumtīkliem kopējiem, un tad paredzēts attiecīgi to siltumu dot Rīgas pilsētā, piedaloties dienas tirgus, siltumenerģijas tirgus izsolēs. Un mēs kā iekārtu ražotāji redzam milzīgu potenciālu šim, jo šis būtiski samazina 1 megavatstundas enerģijas ražošanas cenu. Ja, un tad attiecīgi iekārta varbūt pirmā brīdī ir, teiksim, nav lēta, bet, ja skatās ilgtermiņā, tad tie ieguvumi ir milzīgi, jo ietaupījums mūsu gadījumā mēs dedzināsim līdz 10–15% no kopējās masas, kas nozīmē, ka tas dzīvē varētu būt tā, ka mēs ietaupām aptuveni, pērkam mazāk par 30–40% šķeldu, jo pārējo aizvieto ar savu augsto kaloritāti šis te materiāls, par kuru šobrīd tirgu piemaksā. Viņš nav jāpērk, par viņu piemaksā. Līdz ar ko tur tā matemātika vienkārši pati par sevi parāda, ka šis ir ļoti izdevīgs veids, kā iegūt siltuma enerģiju, tāpat laikā reģenerējot un izmantojot vietējos resursus, kas nav vairs tikai koksne, bet kas ir arī būvniecības atkritumi, kartons, koksnes atkritumi, mēbeles un viss kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, tāds piemērs. Šī ir klasiska modulāra katlamāja, kur ir uzstādīta 2023. gadā Rīgā. Tad, kad notika pirmais piks ar gāzes cenu kāpumu, tad arī Rīgas siltums izsludināja iepirkumus blakus esošām gāzes katlamājām pie 19 mājām. Un mēs piedalījāmies iepirkumā, uzvarējām kā ar labāko cenu un savu risinājumu un uzstādījām blakus gāzes katlamājai šķeldes modulāra katlamāja, ar ko viņa ir īpaša. Automatizācijas process, kā jebkurai katlamājai, protams, un pamatā bez operatora klātbūtnes strādā, bet viņi tiešām ir pārvietojami. Mums ir dzīves piemērs Liepājas enerģija, arī tajā pašā gadā uzstādījām Karostā, un Liepājas enerģija pagājušā gada uzvarēja siltumenerģijas piegādē ārpus Liepājas vienā ciematā, Priekulē, un Karostas plānos ir attīstībā, un tur viss attīstās, kā mēs zinām, Liepājas strauji attīstās arī industriālie parki, un Liepājas enerģija redz tur nākotnē būvēt lielāku katlamāju un izsludināja iepirkumu pārvest šo te katlamāju uz Priekulu. Mēs veiksmīgi viņu pārvedām 2 nedēļu laikā, faktiski demontējām, pārvedām, instalējām citā vietā, kad viena tāpat kapitāla sabiedrība principā savu siltuma avotu pārveda citur un turpina nodrošināt siltumu citā ciematā. Tas ir pietiekoši ērts veids, un mūsu inženieri to tiešām ir projektējuši tā, lai to var visu pārvest, ka tas nav fundamentāla būve, ka tu esi ierobežots ar to, ka tu nevari nekur tālāk, teiksim, pārvietoties. Te vēl viens piemērs ar Mārupas gurķi, tomāti, audzētāji, viņiem arī bija gāze un koģenerācijas stacijas, bet arī tas pats, kā jūs redzat, līdzīgs gads, kad arī šīs gāzes cenas strauji aug, arī viņiem mēs uzlikām un šo te projektu mēs pieslēdzām pie lielas akumulācijas tvērtnes, viņiem laba sistēma ir izveidota un man prieks dzirdēt, ka arī pārējie nozares pārstāvi arī jau minēja šos piemērus par šo balansēšanu, jo enerģijas avoti mums ir dažādi, bet kur tad uzkrāt ir tie saucamās baterijas elektroenerģijai, bet siltumenerģijai ir šie te akumulatori, liela ūdens tvertne, kurā attiecīgi tiek uzsildīti no dažādiem siltuma avotiem un tādā veidā, jo viņiem kā stāda audzētājiem ir ļoti svarīgs stabils siltums nepārtraukti un viņi spēja to iegūt par sev izdevīgu cenu, lai arī to gurķu un tomātu varētu pārdot. Attiecīgi viņi izvēlās konkrētā brīdī to enerģijas avotu, kurš viņam ir izdevīgs. Un tad šī katlamāja strādā tad, kad viņi ir izdevīgi darbināt, tad, kad ir izdevīgi gāzes koģenerācijas stacijas slēgt, viņi slēdz to, kad ir izdevīgi sauli izmantot, viņi izmanto sauli. Un tāds labs piemērs arī, un var aizbraukt pie viņiem patiesībā ekskursijā ļoti atvērti un forši cilvēki. Varbūt par dažiem lielākiem stāstiem, kas ļoti sasaistās ar šodienas arī iepriekšējiem runātājiem, tādi arī dzīvi piemēri. Rīgā top 25 megavati biomasas katlamāja, bet ar ko viņi ir unikāli, kad mēs redzam, ir aklimācijas tvērtne, paredzēta 8000 kubu, tātad privāts investors jau saprotot šīs te nozares problēmas, un kā tika arī minēts, ka
siltuma ražošanas uzņēmumiem ir jādomā un jākļūst par operatoriem. Nevar domāt tikai, kā saka, uz vienas bāzes jaudas dzīvot un turpināt tā uz priekšu, jo tas visticamāk novedīs pie bankrota. Un šajā projektā ir paredzēts gan biomasa, gan elektrodu boileris, gan akumulācijas tvērtne, un tur vēl arī stāv gāzes koģenerācijas stacija. Un ko tas kopsumā nozīmē? Tas nozīmē to, ka Rīgā ir unikālā sistēma ar to, ka ir dienas iepirkumi siltuma, tātad jāpiedalās privātiem komersantiem ir izsolēs. Lai viņi uzvarētu ar labāko cenu, viņiem jāspēj iedot labākā cenu. Labāko cenu var iedot tikai tad, ja tev ir iespējams apvienot visus tirgū pieejamos enerģijas avotus un izmantot konkrētajā brīdī izdevīgāko. Proti, ko tas nozīmē, ka ziemā visticamāk biomasa būs izdevīga pie lieliem mīnusiem. Savukārt vasarā, kad ir pārprodukcija tirgu ar saules enerģiju, vēja enerģiju un ir jādomā, kur balansēt šo te elektroenerģiju, tad var ieslēgt elektrodu boileri un 15 minūšu laikā panākt 10-15 megawatu jaudu, uzsildīt akumulācijas tvērtni un turpināt piedalīties šajās te izsolēs un tādā veidā iegūt lētu enerģiju un tā vidējā enerģija un tās vidējā enerģijas cena tad būs stabila. Un principā tas ir tas ceļš, kurš ir jāiet. Un līdzīgs piemērs ir Lietuvā. Šobrīd strādājam pie projekta, kur arī ir gaisa, ūdens, siltumsūknis paredzēts arī ar tādu pašu mērķi. Brīdī, kad elektrības tirgu ir pārprodukcija, var saražot siltumenerģiju, uzkrāt akumulācijas tvertnē un piedalīties arī šajā te balansēšanas tirgu. Un tas viss arī to nozīmē, ka faktiski mēs ejam strauji pretī šai te realitātei, ka tirgu vairs nedominē viens resurss, bet ir visi enerģijas avoti un ar viņiem jāmāk gudri strādāt. Un tehnoloģijas ir. Mēs arī kā vietēji uzņēmēji cenšamies sevi apliecināt un parādīt, ka nav tikai jāpērk no ārzemēm, bet ka varam arī šeit mājās strādāt un kaut ko radīt un saražot, kā mēs smejamies, kaļam dzelzi paši un cenšamies attīstīties. Un tie ir tādi spilgti piemēri, kas, manuprāt, ļoti labi sasaistās ar iepriekšējiem runātājiem, ka tā problēma ir, bet tie risinājumi arī ir. Un kopā tad par viņiem ir laicīgi jādomā, laicīgi jāievieš. Protams, jāskatās atbalsta programmas, jo naudas nav, bet, kad viņi ir, viņi jāmāk arī paņemt, un nebieži viņi proti paņemt. Tā kā es domāju, tas arī ir svarīgs un aspekts. Sākumā ir jāzina, ko tad attiecīgi vēlas, un tad jau atrodas arī risinājums. Un, te ir tāds vēl viens interesants piemērs. Mūsu uzrunāja zviedru partneri, ar kuriem mēs jau ilgus gadus bijām arī pazīstami. Un viņiem ir labs atbalsts šobrīd lauksaimniekiem, un viņi atbrauc pie mums uz rūpnīcu, palūdz aizbraukt uz kādu no mūsu objektiem. Un pateica, ka viņiem šis risinājums modulārais ļoti patīk. Un vai mēs būtu gatavi ar viņiem ieviest tehnoloģiskas izmaiņas vienā no mūsu kurtuvēm, ka mēs, protams, piekritām un radījām kopā jaunu produktu, kurš šogad plānojās noslēgt līgumu un realizēt pirmo projektu Zviedrijā, proti arī it kā parasta modulāra šķeldas katlamāja, bet šķeldas dedzināšanas procesā notiek mazliet pirolīze, ne klasiska, bet mazliet. Un šķelda netiek sadedzināta līdz galam, bet izveidojās tā kā masa, mitra, karsta, kuru jāatdzesē, un tas ir lauksaimniecīgā bioloģiskais mēslojums. Un ko es ar to gribu pateikt, ka es šobrīd arī strādāju pie, tāds vairāk informatīvu datu apkopojumu, lai var aizdoties uz attiecīgi ministriju un pie kādu lauksaimnieku, varbūt ar lauku atbalsta dienestu aprunāties, ka šeit varētu unikāli apvienot, ne visās vietās, bet unikāli apvienot, lauksaimnieku ar kādu mazu lokālu pilsētiņu, un saņemt varbūt atbalstu, uzliekot šādu iekārtu, mēs varam kurinot to pašu šķeldu, lauksaimnieks iegūst sev bioloģisko mēslojumu, un tāpat laikā pilsēta iegūst siltumu. Ja? Tā kā vienā ražošanas procesā ar vienu kurināmo ir vairākas iespējas. Tā kā arī šāds projekts top, un pirmie viņi būs Zviedrijā, bet mēs mēģināsim arī atrast veidu, kā uztaisīt pirmo pilotu projektu Latvijā.
Tā kā, un, protams, ir dažādas digitālas tiešais kurināmā sistēmas, līdzīgi kā par sensoriem minēja, arī tā digitalizācija, protams, ir visās siltumenerģijas ražošanas sistēmās, un tur ir mākslīgie intelekti, un visu, ko es stāstīju, to spēja ģenerēt mākslīgais intelekts. Arī zinu, ka Grenam Jelgavā ir pietiekami advancēta katlamā, esam bijuši tur ciemos, un tiešām šīs tehnoloģijas pastāv, tā ka nav jābūt tā, ka cilvēkam tur jāsēž un tagad jādomā, kurā dienā slēgt ko iekšā vai ārā. To pietiekami labi var nodrošināt automatizācijas sistēmu un jau pieslēgt patiesībā pat biržas cenām, un tur diezgan tālu var, kā saka, iet tajā un ļoti automatizēt pilnīgi visus procesus. Un vēl gribu pieskarties, esmu arī līdzdibinātājs platformai ministra kabineta noteikumos, tā ir kā birža, bet es viņu pats saucu kā tirdzniecības platformu, proti tu no vienas puses var arī izlikt nepieciešamo vēlmi iegādāties resursu, un otras puses parādās resursu piegādātājs. Un šis ir ērts digitāls rīks, kurš jau veiksmīgi darbojās vairākus gadus. Sākām mēs ar biomasu, ar šķeldu, jo parādījās problēmā, lai pierādītu šo te ilgtspēju, sevišķi lieliem siltumenerģijas uzņēmējiem, ka šķelda ir iegūta ilgtspējīgi, ka viņu nav vienkārši, teiksim tā, mežs nozāģēts tikai tādēļ, ka bija vajadzīgs kurināmais, bet kad tas ir no pārstrādes procesiem, no kokapstrādes uzņēmumu pārpalikumiem, kad tā šķelda tiešām ir ilgtspējīga, un tā direktīva to prasa apliecināt, un ja nevar apliecināt, tad attiecīgi tur ir riski, kad ir jāmaksā papildus kvotas, kas nozīmē tarifu kāpums un tā līdzīgi. Tad mēs sākām ar šo, mūs iekļāva ministra kabineta noteikumos kopā ar Baltpoolu, ar Lietuvas biržu, un tad soli pa solim ejot, mēs sapratām, ka kāpēc tikai šķelda, var jau būt tie paši atkritumi, varbūt tas pats siltums, varbūt arī gāze, un tas, ko es gribu ar to pateikt, ka šis digitāls rīks faktiski ļoti ērti apvieno visas nepieciešamās vajadzības vienā digitālā platformā. Tātad mazāk birokrātijas, katrs resursu pircējs var izlikt loti sev vēlamajā formā, nedēļas, dienas, mēneša, definēt kurināmā specifiku, apjomu un piegādes termiņus. Platforma nodrošina darījumu drošību, platforma nodrošina darījumu izsakojamību, platforma faktiski saved pārdevēju ar pircēju, un ir arī, teiksim, tāds drošības konts, kur stāv drošības nauda. Ir bijis viens gadījums, manuprāt, Rīgas siltumā, kur tomēr neatbildā piegādātā šķelda faktiski tam, ko vajadzēja piegādāt, un tad attiecīgi tas drošības nauda tika atgriezt atpakaļ pircējam, jo piegādātājs nebija atvedis to, ko bija solījis. Īsāks iepirkuma process, protams, arī ļoti ātri un ērti var noslēgt šo te iepirkumu. Mēs ļoti daudz komunicējam arī ar regulātoru sabiedrisko un ar klimata enerģētikas ministriju un mēģinam varbūt arī pilgrozījumus iniciēt, jo ir pašvaldības, kuras mazās pašvaldības īpaši atdurās pret to, kad īsti nevar apējot eisu to pašos granulas iepirkumus vai malkas iepirkumus uztaisīts ar platformu. Mēs strādājam pie tiem jautājumiem. Mūsu skatījumā ir vairāk caurspīdīga un mazāki koruptīvie riski tomēr, jo tu atver tirgu tādu, kāds šobrīd ir, un varbūt tas šķeldas piegādātājs, kurš nevar ielausties, bet kurš tajā konkrēti, kā piemērs, varbūt kāds ir pārdevis savu cirsmu, viņam ir zaru kaudze, un viņš tajā konkrētajā brīdī var par ļoti labu cenu viņš sašķeldot un atvest. Ja? Un caur platformu viņš var piedāvāt to piedāvājumu tajā mirklī, kad izliek šo te loti. Ja? Tā kā tas atver principā tirgu un parāda tās reālās tirgus cenas tajā konkrētajā brīdī. Ko es arī minēju, atklāt konkurenci, un arī dati rāda, ka ir finanšu ietaupījums absolūti. Tie, kas platformā apkalpojās jau kaut kādu laiku garāku, tik tiešām ir ietaupījums arī uz energoresursu iegādi. Protams, arī administratīvais ietaupījums,
augsta piegādātāja disciplīna, jo tomēr tā ir digitāla platforma un tas ir tāds teiksim, rīks, kuru redz abas puses un tur grūti ir apiet šo sistēmu. Jā, un tad arī mēs ar regulātoru diskutējam, kad varētu sasaistīties un dot. Mēs jau arī dalāmies ar datiem un Kulberga kungs, kad Rīgas siltumā šī izmeklēšanas komisija bija, tad mēs arī tur nekautrējamies dalīties ar datiem, lai tad ir tie dati redzami. Jo arī siltums, kurš tiek iepirkts no privātiem komersantiem, tiek iepirkts ar šo te platformu un faktiski ir sapratuši ar izmeklēšanas komisiju, ka pietiekami daudz miljonu ir ietaupīti. Ja? Jo Rīgas tomēr, teiksim tā, neļauj kaut kādas manevras taisīt, bet ir konkrētas lietas, kas ir izlikts un ir konkrēti piedāvājumi pretī. Tā kā īsumā no manas puses viss, būšu gatavs atbildēt arī uz kādu jautājumu, arī kritisku.